Labrītiņ. Esam visu savākuši. Tagad pārbaude. Pirms braucam tālāk. Nu, viss ir. Neko neesam atstājuši. Lādas skapu izvācām. Lādas skapis tukšs. Vannas istaba. Viss izstāsta. Labi. Izstāsta, ka viss ir gatavs doties uz kalniem. Uz kalniem, jā. Yes. Beidzot, mēs braucam prom no šejienes. Nevarēju šo dienu sagaidīt. Jā, mums vakarā beidzās karstais ūdens, bet tas bija ļoti vēlu pa nakti. No ap 11. Labi, nebija ļoti vēls, bet bija nakts. Un mēs negribējām rakstīt, kad nav. Viņi pateica, ka šodien no rīta uzrakstījām, pateicām, ka mums nav karstais ūdens. Viņi pateica, ka kaut kāda kļūda sistēmā, bet tagad visam jābūt. Ka varējām vakar uzrakstīt un būtu salaboju, bet mēs negribējām 11. pa nakti rakstīt. Labi, viss? Yes. Gatavs kalnā kāpt? Vēl nē. Vēl nē. Es gan jau esmu sportiskajā. Tur jau sportiskajā. Kārs iesildīja? Es jau savos Uniqlo sporta šortiņos, ko es nopirku. Karimori krēkls. Esmu gatava jau kāpt. Vajag tik kalnu. Dod man ceļu, ja? Beidzot, braucam. Vakarā jau teicu, varētu jau tagad braukt. 5 no rīta būtu uz Zakopānē. Slovākijā. Sveicieni no Slovākijas. Pirmie iespējas. Nekādi. Tāda pati kā Ungārija. Izskatās. Tagad pie stāvu treniņu nometni. Jā, 10 minūtes. Un tad, nezinu, pastīsimies, varbūt kaut kur piestāsim paēst. Tad redzēs. Es aizmirstu nofilmēt, bet varam ielikt bildi šeit. Jā, piestājām manā nometnes vietā. Izskatās tieši tāpat, kā es atceros. Nekas nav mainījies par šiem 6 gadiem. Ceļi tādi paši te ir. Tā kā laika kapsula viss stāv uz vietas. Dodamies tālāk. Jā, uz Poliju atpakaļ. Jej! Līdz Polijai vēl ir kāds gabaliņš. Jā. Braucām pusdienās. Izlēmām pa labu maķīcim un pēc tam iesim tur tālāk Tesco ir. Nu, varēsim salīdzināt cenas, ne? Katrā valstī. Tas ir par ko lepoties? Nē, bet tu neesi bijis ceļojumā, ja tu neesi bijis katras valsts maķītī. Skaidrs, jā. Nu, tās, kas parasti. Nekas nav mainījies. Viņiem nav krējuma mērķis, paņemam kaut kādu šitādu. Viss tās nepārāk labi. Gatavs ēst? Jā. Paēdām. Ieskrējām vēl fiksi Tesco, paņemt šo to priekš kalnā kāpiena. Bet liekas, ka paņēmām pa daudz. Jā. Paņēmām pāris tos proteīnu batoniņus, proteīnu dzērienu, vienkārši batoniņu sauzu un tad čipsīšus vakaram. Jā, tagad esam ceļā uz Zakopāni. Beidzot. Jā, sākumā tik iebrauksim vēl benzīnu, tā kā uzpildīties. Mēs tur vēl apstāsimies tā kā skatu punktiņā vienā, ko nejauši uzgājām. Vai tā kā uz aleju var redzēt? Kalnā. Jā, kaut kā tā.
cits brauktu ceļus līkumainos. Tu ne? Nepārāk. Jā, mēs esam Siguldā. Sigulda salajā. Akšā. Autobus pietur. Normāli. Es ceru, ka jums neapnīk skatīties uz kalniem. Vienīgi kalni apkārt. Cik daudz liks video no kalniem? Es nezinu, skatīšos kaut kādas lielākos. Visus noteikti ne, jo man visa kamera gan jau pašlaik ir ar kalniem. Stājāmies mazliet, tas smuks skatu punkts ir. Ļoti smuki, visur ļoti smuki. Esam atpakaļ Polijā. Priecājies? Jā, ļoti priecājos, ka esam atpakaļ. No vienas puses ne, jo tas nozīmē, ka drīz jau atpakaļ uz Latviju jābrauc. Bet vēl pāris dienas būsim Polijā. Es nevaru sagaidīt, būsim akvaparkā. Varēsim atpūsties. Peldēties. Jā. Mirkt. Pusstunda līdz Zakopānei. Un tad mums jāizdomā, kur mēs ēdīsim. Pirmais ir jāatrod parkings. Jā. Ja tur izstāsta, ka ir diezgan pilns cilvēkiem. Un tad mums ir 3 vietiņas atzīmētas. Bet es gribu sushi. Diez vai tu dabūs? Bet tad redzēsim, kā būs. Jā. Dabujām vietiņu. Bez kameriem. Bez kameriem. Un tikām iekšā arī restorānā bija brīvs. Tagad skatāmies, ko ņemsim. Es paņēmu šo. Roberts paņēma šo.
Saldo mēs paņēmām šitādu. 25. Roberts paņēma bezalkoholisko čeri. Vēl bija kaut kāds pineapple arī. Un es paņēmu mojito. Roberta pankūkas. Un mani šrimpiņi. Izstāsta ļoti labi. Es nezinu, ja man būs pa mazas, varbūt pat paņemšu vēl. Saldo arī paņēmām. Aizmirstu tik nofilmēt. Bet ir tīri garšīgs. Kas tas ir? Tā kā kaut kāda boļu kūka. Un viņš garšāk tā kā krem brulē un pankūka. Un pa virsu tā kā krem brulē tas izkausētais cukurs ciet. Diezgan labs. Paēdām, bija ļoti labi. Garšīgi. Man ļoti patika mans garnals. Robertam ļoti patika kartupļu pankūkas. Jā, noteikti. Jāsat Zakopānē. Ir ļoti laba vietiņa, kur aiziet. Un tad nebija pat jāgaida. Man likās, ka būs pilns, bet nē. Viņš ir no galvenās ielas, un tad te pašā stūrītī ļoti forši. Saucas Buffalo Steakhouse. Buffalo Steakhouse. Un mašīna liekat šeit. Jā, mašīna te var atrast vietu, un bija lēti pat 2 stundām 3 eiro. Un jā, tagad mēs aizbrauksim pastīties parkingu, kur mēs domājam rīt atstāt. Kad mēs kalnā kāpsim, tad redzēs, kā tur ir. Tad jau mēs dosimies uz hoteli. Un atpūtīsimies. Šodien soļi ir tikai 3000. Un cik kilometru nobraukt? Bet kilometri ir daudz nobraukt, jā. Šī reku bija otra vieta, uz kuru mēs domājām iet Crazy Pig. Tur arī izties ļoti garšīgi. Esam klāt. Izcās diezgan tāda jauna māja. Nevar sūdzēties. Esam mūsu ļoti mazajā apartamentā. Plaši te ir. Nu ļoti. Pasties kāda duša. Wow. Es gribēju šitā. Smuki smaržo. Jā. Te arī, kur ir lodziņš. Ar mazliet kalniem. Maznīt var redzēt. Mums te tāds rozes ar glāzēm, bet nav ko ieliet. Jābrauc pakar. Jā, tu baigais labirīns, lai tiktu. Es nezinu, kā mēs mūsu čemodānus uznesīsim, vai mums vispār vajag. Kaut gan nē, vajag. Ka mūsu vietiņa, kur paliekam. Te ir parkings. Ejam augšā. Ejam iekšā. Te jau sākas labirints ar visām pusēm. Un esam klāt. Labrīt, ir 7:01. Rokastiem bija jābūt 7:00 un Jūziņš ir klāt. Kas mums tur ir? Izstās kaut kas sildāms. Banāni. Oh, wow. Actually, looks good. Aizītes, jogurti. Mums bija pašiem savs. Un banāni. Tas ir laikam sviestiņš.
un krēms, ko kafijā. Ok, šis tīri nice. Būs labi? Jā. Apēdīsim tieši laikā gaļiņa, oliņa, pirms kalnā kāpiena. Ēdam. Izrāda šīs sula, nevis jogurts. Mini istabiņu savācām. Tagad ejam, kāpsim kalnā. Are you ready? No. No. Nu, dodamies. Pārvelk tomēr uz tēkreku, nevis garajām rokām. Silts paliek. Jā. Šitās kāds patīk. Tik smieklīgi izstāsta. Te ir tik vēs pa nakti bijis, ka pilnīgi loks ir aizrasojis. Kā jūties mums lielā gājiena kalnā? Stress. Nebūs jau tik traki. Nekāpsim jau augstākajā virsotnē. Kā solēs? Noteikti. Ja jums vajag uz vienu nakti palikt, tad šī atļāva, jo pārējos, cik mēs skatījāmies, vajag vismaz minimums 2 vai 3 naktis. Ir ļoti grūti atrast šeit nakts mītnes. Jo mēs negribējām ilgāk palikt. Varbūt citreiz, jo šeit tiešām skaisti varbūt atgriezīsimies kādu reizi. Bet jā, nakts mītnes uz vienu nakti ir grūti atrast. Mēs laikam esam tāds ratums, kas uz vienu nakti te brauc, lai paliktu. Braucām uz parkingu. Jā. Cik samaksāja pa visu dienu? Zem 10 eiro. 8 laikam sanāk. Tīri ok. Un normāla vieta, un nav šitie te. Davai, brauc iekšā. Šo mēs jau noskatījām iepriekš. Jā. Paldies Google Reviews. Neteica, ka ir skēma. Jā. Tagad dodamies tur lādē. Tiekamies pēc 5 stundām. Yes. Nē, ko tie visi laikam ir gājēji. Esam uz takas. Jā. Viļas Sākam ceļu. Jej. Mēs tā pagaidām pēc Siguldas. Kāds višķīt akmeņaināks. Jā. Tie esam mēs pirms kāpiena Kalnā. kalna. Un tad redzēsim, kādi mēs būsim pēc tam. Pirmā 5 minūšu pauze. Jā, diezgan stāvi. Tur augšā būs vēl stāvāks. Kā ok. Tagad vienkārši ļoti sākas sirds sistēs. Gribēju apstāties mazliet. Sajūtas. Traki. Un asins, vai nē, sirds ļoti uzkāpu. Cenšos nomierināties mazliet. Bet nu ļoti skaisti pasties uz to. Skaists
skaists Robertons pats. Mēs nācām. Tur tā ciņa. Ai, jā, Haidī. Nu, vēl mazliet. Un man liekas, drīz sāksies līdzenums. Kas ir labākais šajā kāpienā? Tas, ka ir vēsi. Jā, Haidī. Mēs reāli bijām tur, ak, šausmas, kur mēs esam uzlīduši. Tur ir sniegs. Pat. Mēs sākam iet lejā. Tas liekas tik dīvaini. Visu laiku bija augšā, augšā, augšā un tagad lejā. Bet mums vajadzēs atpakaļ iet. Nu, esam sasnieguši ciematiņu. Te pavasarī ļoti smuki ir, kad puķītes zied. Tagad viss ir vienkārši zaļš, bet tāpat ir ļoti skaisti. Tie kalni. Un ezers ir laikam kaut kur tur, Jā. augšā. Te nākotā uzmanīgi. Ne tur. Jā, var uz restorānu nejauši aiziet, ja nesako līdzi. Bet tagad esam uz pareizā ceļa. Tagad uz norādes bija rakstīts pusstunda līdz ezeram. Cerams. Jā, ka drīz jau. Nevis cerams, bet drīz jau būsim. Te tāds akmeņains. Nu, esam klāt. Mēs aizdarījām 2:17 minūtes no stāvvietas. Wow! Tas skats.
skaisti. Mēs. Bet šis arī. Liekas, tā kā mākonis ir uznācis, tāda dūma, ka mazliet ir. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Es ceru, ka varat dzirdēt, jo te ir baigais vējš. Tīk zils ūdens. Tik skaisti. Ik pa brīdim var noķert, ka zivtiņas lēkā. Sākam lēnām ceļu atpakaļ. Kā tu jūties? Atpakaļ ceļš vismaz būs vieglāks. Būs mazliet uz augšā, jāpakāpj, bet nebūs tik traki. Skats, sakam tā. Gatavs? Jā. Liekas, tā taciņu var redzēt, kur mēs kāpām ezeram. Nu, jau esam pie mājiņām. Sākam ceļu lejā. Jā. Tik skaisti. Nu, tagad esam vidū. Tagad esam pagrieziena punktā. Are we there yet? Mēs bijām tur lejā. Tagad esam šeit. Es pat neteikšu, kas. Jūs jau zināt, kas. Skaisti. Esam gandrīz lejā. Vēl kāds 1,5 kilometrs. Tagad mazliet līdzenāks sāk palikt. Būsim lejā.
Tur ir pagrieziens, lai kāptu atpakaļ citā kalnā. Un tur vēl uz leju. Ai, tā esi priecīgs. Es esmu gandrīz lejā. Jej! Mēs esam zem. Ai, tas ir gala punkts, ko es redzu. Apsveicu tevi, Roberta. Paldies. Mēs to izdarījām 4,5 stundas. Jā, 4,5. Iešanas laiks. Ļoti forši. Tieši tā kā bija 2,5 augšā un 2 lejā. Jā. Ejot augšā kājas tik ļoti nesāpēja, bet tagad kāpjot lejā mazliet vairāk sāp ceļi. Ar laikapstākļiem mums ļoti labi paveicās. Nebija nekādas lietas, ne vējš. Uzkāpjot bija ļoti tāds, ne ļoti, bet pavēss, bija patīkami. Un tagad karstums sāka parādīties vairāk, kā kāpām lejā. Tā kā es priecājos, ka mēs bijām tik agri no rīta atbraukuši. Varēja vēl agrāk, bet nekas. Brokastis no klāt. Jā, tad mēs brokastis nedabūtu, jo mums tikai 7 no rīta brokastis dod. Un 8 no rīta ejot arī te bija daudz patīkamāk. Nebija tik daudz cilvēku kā tagad. Tagad vispār ir turismas pēc turisma. Viens pēc otra nāk grupās. No rīta varēja redzēt, ka vairāk ir tādi ēkšoli haikotāji ar normālu gieru un normāliem apaviem. Tagad cilvēki parastās ielas botās vienkārši iet tāds, ko jūs darāt? Jūs kāpjat kalnā. Patikās? Jā, bet sākumā man likās, es nosprākšu tur pa ceļam, bet... Pēc 300 metriem. Jā, bet bija ļoti forši, jā. Es priecājos, ka to izdarījām, paveicām. Un to mīņam. Forši. Forši. Gaida nākamo reizi. Thumbs up. Gaida nākamo reizi. Noteikti jāliek ir pretapdegšanas krēms. Tur augšā rektīgi sāk cepināt kalnos. Bet arī, ka mēs sēdējām pie ezera, tur mazliet tas vējš tā pūta un pat brīžiem ļoti vēsi likās, ka ir. Bet jā, priecājos. Iesakām jums arī. Jā, iesakām jums arī atnākt uz šo, nevis uz Morski Oko. Es ielikšu nosaukumu šim, jo es tagad uz citiem neatceros. Bet Morski Oko tikai tiem, ja ir problēmas ar kājām un ir grūti staigāt. Bet šeit ir daudz iespaidīgāki skati un ir vērts daudz labāk. Daudz vērtīgāk ir pamocīties un uzkāpt šeit. Bet es tiešām priecājos, cik ļoti mums paveicās ar laikapstākļiem, cik viss vienkārši perfekti sagāja. Bet mums atnāca daži stormalārts, rādās, ka tipa vētra nāk, bet tagad Dils debesis. Tā kā mēs izbēgām un mums viss sanāca ļoti forši. Un nebija, tas, pa ko es vēl vairāk uztraucos, ka būs kalnos mākoņains, bet nebija neviena mākoņa. Vakar bija mākoņi kalnos. Šogad smadzenes. Bet šodien viss bija ļoti skaists un skaidrs un visu ļoti labi varēja redzēt. Mums reāli noveicās. Un tā kā perfekti viss sagāja. Un nebija arī 30 grādi. Jā. Labi. Tagad dodamies meklēt Kolvu un tad brauksim uz Katovici. Mums vēl mašīnai jāaiziet. Jā, bet 2 kilometri. Zapka bija pa ceļām. Jā. Labi. Dodamies. Dodamies. Otra vieta, kur var uzkāpt, kas ir tuvāk, ir šiten. Saucās Nosau tieši šitā vietiņa. Tur ir arī skaisti skati, bet ne tik iespaidīgi. Tev šito ielēja vairāk. Jā. Augšā kalnos ir tik iespaidīgi. Tā kā visu laiku gribējis visu filmēt, tik skaisti bija. Neko tādu nebija nekad redzējusi. Pat Spānijā, kad kāpām, nebija, bija iespaidīgi, bet nebija tāds tā kā, ka tu esi augšā kaut kur. Protams, redzēju to malagu no augšas, bet kaut kā nebija tas. Un šeit tā uzkāpuma tiešām visur apkārt redzi tik skaisti. Pēc Kolīnas. Tā kādi kadriņi arī. Vai, kur mēs bijām uz šo, ja nemaldos. Jā. Tā var redzēt, kā viņa sauc. Šitien mēs izgājām pirmā, tad mēs te satikāmies ar to. Un tad kāpām te
Augšā es varu, ka var redzēt. Un tad pa šito zilo mēs nācām atpakaļ. Diezgan crazy. Un mēs redzējām, ka tur no tā ezera kāpa vēl augstāk cilvēki. Jā, un tas gan ir traki. 40 plus 50. Bet tur reāli klintīs bija jākāp, man liekas. Tas nav tā easy peasy. Tas pēdējais noteikti pa ķēdēm. Jā. Roberts aizskrēja pēc suvenīriņiem. Tur pie tā pacēlāja ir jāmaksā ar skaidru naudu. Es nezināju visos, bet vismaz tur nevienā, kur mēs iegājām, bija ar skaidru naudu. Un tur bija šī tādi. Nu, tik skaisti, tiešām. Un vēl šī tāds. Nu, tad Roberts vēl šo vēl paņēma. Nezinu, kuru paturēsim un kuru dāvināsim vecākiem. Jo šis ar vācu ir rīktīgi skaists. Un šitais ar vagoniņu arī tāds foršs. Bet mēs nebraucām ar vagoniņu. Nu, kur tu gribēsi paturēt ar lācīti vai ar vagoniņu? Ar lāci. Jo man liekas, ja mēs šito paturam, būs jau tā kā ar vagoniņu. Tas ir rīktīgi foršs. Tā ir tāds 3D efekts, ka viņi ir vairākos slāņos salikti, tiešām skaisti. Un viens maksāja 20 zloti. Jā. Tā kā 5 eiro, manuprāt, pa šitādu ir vērts. Var redzēt, kur bija grūtāk. Sākām. Jā. Izstaigājušies esam. Tagad jābrauc tālāk. Dabūju bēdžu. Wow. Beidzot var ievilkt telpu un tagad būs tikai vienīgi atpūta. Pirmdien tas ir pēc parīta sanāk, jā. Mēs braucam uz to Suntāgo. Nevar sagaidīt. Būs ļoti forši. Vienkārši sēdēt basēna malā un relaksēties. Lapojies par mums uz kāpām. Un sākumā man taču likās, I can't do this. Biju gatava griezties atpakaļ. Jo reāli no kartes, kad tu skaties no augšas apviesli, nu izstāst, ka tur viss ir tāds lēzans, bet nē, tā nav. Noguruši. Šovakar noteikti nekur neiesim, tikai aiziet kaut kur paēst. Un viss. Šodien riktīgi var kājiņas just pēc šitā kāpiena.
Braucām iepirkties pāliņām. Pasuliņai. Suliņai. Wow. Nu, smuki. Tikai viena nakts, jā. Te pat ir tas robotiņš. Tas taču ir to maizes kosta. Wow. Nu, smuki, smuki. Skats. Sūtījām suši, negribējām nekur iet. Nu, šī tāda. Es aizmiršu, kā viņš saucās. Hero sushi. Hero sushi. Otrā pusē rakstīts. Ok. Iedeva šī tāda tā aizmērci līdzi. Tad ir arī tādas lietiņas. Paņēmām vairākus komplektiņu. Tas sirsniņu un svaidiņš. Tur ir šis tāds komplekts. Šis bija komplektiņš. Tad es sev atsevišķi. Viņi nav ielikuši. Jā, saspiedusi. Viss ir kā. Bet es ieliku ar lasi, nu. Roberts saka, ka es esmu ne to ielikusi, bet es ieliku ar lasi, es neieliku šos, es pat nezinu, ar ko tas ir. Labi, šie bija lētāki. Menu refreshed. Krači, jā, un te ir Roberta. Viss ir pareizi, kā mēs pasūtījām, bet ne tas, ko... Jā, ne tieši manējie, ko es gribēju, nav. Bet, nu labi, viss ēdam, vismaz šitajos ir lasus, un te ir garneli. Man patīk. Cerams, ka būs vismaz garšīgi. Matīs tās crazy dušas. Man ļoti patīk, ka tā sojas mērķis ir tādā trauciņā ieliet. Var aizvest līdz tālāk. Nu, pagaršosim, kā ir. Es sākušu ar to, ko ne tas ir. Nu, dāvai. Es pat nesaprotu, kas tas ir ielikts tur. Labu aptīti. Labu. Tā ir mīdija. Ja? Tīri labi. Jā, bet tas Gandrīz nosis. Tas par kalnā uzkāpšanu, jā? Balva. Labs. Šis ir riktīgi labs.